Vai jums ir gadījies, ka viens un tas pats ēdiens garšo pilnīgi citādāk, ja to ir gatavojis cits cilvēks? Piemēram, pat tik ikdienišķiem ēdieniem kā kartupeļi vai rīsi var piemist ārkārtīgi dažādas garšu nianses. Te būs skaidrojums. Zemnieku saimniecības Vecapēni īpašnieki ar sēklu diedzēšanu nodarbojas jau no 90. gadiem. Bizness no laukiem pārcēlies uz Rīgu, kur sēklu diedzēšana notiek kādā bijušajā šūšanas rūpnīcas sēkā. Šeit diedzēja kviešu, redīsu, lucernu sēklas, kā arī lēcas un ķīnas pupiņas. Diedzētas sēklas var lietot kā piedevu dažādiem ēdieniem un sviestmaizēm, kā arī ēst tāpat. Un ja kādā smalkā Rīgas restorānā pie maltītes manīsit diedzētas sēklas, tad ļoti iespējams, ka tās būs tieši Vecapēnu piegādātās. Diedzētās sēklās ir daudz vitamīnu, jo tās atrodas aktīvā dīgšanas posmā. Tālāk visas vērtīgās vielas un fermenti, kas ir dīgstos, cilvēka organismam ir viegli uzņemami. Diedzētās sēklas eksportē uz Baltijas valstīm un nodrošina ar pieprasījumu vietējo tirgu. Taču, lai biznesu attīstītu, pēc Latvijas dižpavāru Mārtiņa Rītiņa un Mārtiņa Sirmā ieteikumiem, Vecapēnu saimnieks uzsāka arī garšaugu audzēšanu. Vienmēr ir jābūt kustībā. Un tāpat arī tirzniecībā. Nesanāk viens produkts, jāmeklē veids, kā viņu piedāvāt savādāk. Jo produkts vienmēr būs katram produktam pircējs. Šobrīd Vecapēni audzē 5 dažādus garšaugus – baziliku, koriandru, timjānu, estragonu un citronmētru. Tā kā tīrā kūdrā ir skāba vide un garšaugi tādā neaug, tad kūdrai pievieno dabīgās augsnes maisījumu. Augsni samitrina ar ūdeni un samaisa, lai tā būtu irdena. Tad to pilda mazās plastmasas kastītēs, kurās sēj garšaugu sēkliņas. Nevelti valda uzskats, jo sējējai vieglāk roka, jo labāk augi dīgs. Sēkliņu dīgšana tiek gaidīta kā maza bērna dzimšana. Kad nedēļas laikā mazajās kastītēs ir parādījušies dīksti, stādījums pārnest citā telpā, kurā ir atbilstoša temperatūra un speciālas lampas, kas daļēji imitē saules gaismu. Nevelti Vecapēnu logo ir auga lapa un saule, kas simbolizē dabas spēku. Reizi 2 dienās stādiņus aplaista. Tādā veidā tie turpina augt visu turpmāko mēnesi. Kad garšaugs ir sasniedzis vidēji 10 centimetrus, tas ir gatavs pakošanai un vešanai uz Latvijas lielveikaliem. Tādos svaigos garšaugos, atšķirībā no sausajām garšvielām, ir saglabājušies visi vērtīgie auga vitamīni. Mūsu, varētu teikt, spicākie pavāri saka, kad vajag dažādību un vajag eksperimentēt. Un tad, kad vairāk kaut ko eksperimentē, rodas izpratne par to, kas ar ko sadara un arī kas pašam garšo. Tāpat arī sāli mēs katrs liekam, cik gribam, tāpat arī garšaugus varam likt, cik koši gribam. Eksperimentējot, mēs nonākam pie tā, ka katru dienu varam garšīgi ēst. Katram garšaugam ir savs specifisks aromāts un garša. Jo augs jaunāks un mazāks, jo smarža un garša ir izteiktāka. Bazilikam tā ir visspēcīgākā. Šis augs ir ļoti iecienīts pircēju vidū. Bazilika dzimtene ir Itālija, un vietējie zina, ka auga izteiktā garša lieliski papildina dažādas salātu maltītes vai gaļas ēdienus. Gan koriandrs, gan timjāns ievests no tuvajiem austrumiem, un tos galvenokārt izmanto gaļas ēdieniem. Garšaugs estragons cēlies no Vidusjūras reģiona, un pavāri atzinuši, ka tā ir lieliska garšviela zivju ēdieniem. Savukārt aromātiskās citronmētras dzimtene ir Dienvidu valstis, un tā lieliski iederas dažādos dzērienos un desertos.